patiesība, vienkārši, tīrs. Nav jāmeklē man skaisti vārdi, vien jāsadzird, ko runā sirds. Tur patiesības sēklu stādi un uzplauks zieds, kas gaiši mirdz, lai saprot sirds, ko dāva stāsta, ko vējš pār druvām skrienot teic. Ļauj vējām, lai tas tevi glāsta, ar putnu dziesmām tevi sveic. Šāds skrienot vējš pār mežiem druvām, pār Daugavu un Gauju plūst, man pieskaras, lai sirds var vēja spēku gūt. Nav jāmeklē vien skaisti vārdi, bet jāsaprot, ko saka sirds. Es tevi ienesu rudlaukā, kaut rudzi jau ziedēja, tai brīdī tik brīnišķi jaukā, par abiem mums saule mirdzēja. Es tevi nesīšu rudzu laukā, kaut rudzi jau sen būs nokļauti, un atkal kā toreiz, tai brīdī tik jaukā, mēs būsim tad mīlas apskauti. Te baltās ziedlapas zālē jau krīt. Ar atvērtu sirdi es raudu un smeju par visu, kas šajā pasaulē mīt, kas šodien notiek un notiksies rīt. Ar atvērtu sirdi, ar dvēselē smeldzi, šai vasarā saulgriežiem pretim es eju. Kad noziedēs liepas, tad virši dos veldzi. Par visu, ko raudu, dziedu un smeju, man dvēselē ierakstīt mirkļus kā dzeju. Kad sirds mana atvērta, dvēselē skan, tad jūtu ar sirdi, tad labi ir man. Tad diena ikviena un ikviens mirklis, kā dvēseles dziesmā, līdz mūžībai skan. Pasaules sākums, cilvēka sākums. Visa īstā, patiesā un vērtīgā sākums. Jā, kas tas ir? Vai tad tieši mīlestība arī nav pasaules sākums? Vai tās dēļ netika radīts visums un arī katrs cilvēks? Vai mīlestība nav atbilde un atrisinājums? Mīlestību, kas caur Kristu kvēlo, deg dvēselē un pašā sirdī,
Ja būtu ticība, kas kalnus celtu, bez mīlestības nesi nekas. Kaut iegūtu tu visu zemju zeltu, bez mīlestības liekas tev būtu tas. Slēdz mīlestību sirdī vienmēr tādu, kas labprātīgā pazemībā lūdz. To audzēt dvēselē kā krāšņu stādu, tā visu piedod nekad neapsūdz. Tā nelielās nekad un nenoskauž, bet visu panes, visam vienmēr tic. Tā aizdzer ļaunumu un naidu salauž, kad draugs tā katram mīļi roku sniedz, lai mīlestība neveic tevi kvēlot. Caur mīlestību ticībā lai zeļ, un sirds lai nebeidz grūtsirdīgos žēlot. No mīlestības sirds lai spēku smeļ, no mīlestības sirds lai spēku smeļ. Ticība, cerība, mīlestība. Mēs tam ticam tāpat, kā mūsu šī vakara godājamais viesis Edvīns Ņemsons. Un šī bija mūsu dāvana jums. Solvita Grasmane, Ozolnieku nodamu teātra aktieri Ilze Ungure, Kaspars Rozītis un Rita Barona. Mīļš, paldies jums! Paldies! Šeit jums maza dāvaniņa no tautas namā. Paldies, Kristīns. Un tagad, protams, vārds būs pašam dzejniekam un rakstniekam. Lūdzu, ieslēgsim laikam gaismiņu vēl te maliņā, lai labāk redzam visu. Jā, lūdzu. Vispirms vēlreiz no sirds pateicos par šo tiešām brīnišķīgo sirsnīgo pārsteigumu. Katrs vārds, ko runāja, teica un sacīja brīnišķīgi grāmatas, man tas tiešām gāja caur sirdi, un es ar sirdi ļoti jums pateicos. Vēl šim dzīvei klājumam ir otra liela daļa, un tā saucās Dieva apskāpes. Un to uzticēja šodien man ar dzējas vārdiem pasmieku. Kā jau dzirdējāt, ir daudz dažādu apskāvienu, bet pāri visiem šiem apskāvieniem, visiem mīlestības apliecinājumiem, visiem skaistiem vārdiem stāv pāri Dieva vārds un viņa mīlestība. Jo bez viņa mīlestības nebūtu vispār mīlestība. Mēs to nepazītu, mēs to neīstu. Dievs ir emocionāls. Un mēs arī nekādās emocijās to nespētu ne ietvert, ne izteikt, ne pasakīt, ne arī izdzīvot. Es galvenokārt runāšu ar jums dzējas valodā, un kā pirmais, otrajā daļā ir Dieva apskāviens. Dieva apskāviens. No debesīm ap mani plūst Dievs tava apskāviena elpa. Rims sāpes, asaras man žūst, pirms gaismas pilna visa telpa. Dievs mani savās rokās skauj, ar savu mīlestību pilda. Pie savas sirds viņš mani kļauj, ar savu garu mani pilda. Svēts apskāviens kā uguns sāc, no Dieva sirds man krūtīs kvēlo. Kungs, tavas rokas glāsta skāds, es pateicos,
ka mani žēl. Šis apskāviens, ko sirds spējas, no Dieva dēla mani silda. Tas sirdī slēgts un nevar zust. Tas mani mierina un silda. Tas jūtams man kā vēja glāsts, kā katra putna dzirdā dziesma. Tas skan kā Dieva dēla stāsts un deg kā svētā gara liesma. Vienalga, saule slēgts vai riets, vien apskāviens tavs mani tura. Vienalga, kādos viņos sviests, tu manas laivas stiprā būra. Tēvs tavs stipro roku tverts, es Kristus mīlestību jūtu. Par mani grēka kaus ir certs, lai es pie tevis vienmēr būtu. Nākošais zilvīts. Jau nesteidzies. Vēl ilgi es vēlētos vasarā dzīvot, kad dienas ir garas un naktis tik īsas, kaut līdz ar vēju mākoņos plīvot un sajust, ka pieder man vasaras visus. Ar pļavām mežiem un vīgriezēm baltām, man mīļa šī zeme vēsmē ziņas. Man žēl tad būs šķirties no ziemām pat saltām, kad gājiens uz zemes beigsies būs rims. Tik grēcīgi pieķēries esmu šai zemē. To nespēju aizmirst un izraut no sirds, šeit mīlējis, cietis un ticējis laimēji, šeit Dievs tava saule pie debesīm mirst, šeit staigājis takās un lielceļos baltos, šeit peldējies upēs un ezeros miris, šeit priecājies rītos un saulrietos sātos, Dievs dvēsele raudās, kad gājiens būs rimis. Kaut ielas tev tur būs no tīra zelta, Dievs piedod man iet patīk labāk par pļauju. Kaut pie tevis skaista man pilsēta celta, es vēlos tur līdzi paņemt Latviju savu. Jau nesteidzies vasara neitik strauji, jau apstājies brīdi, jo dienas kļūst īsas. Dievs, tu taču vari, es lūdzu, man ļauj uz debesīm paņemt līdz vasaras visas. Šitam dzīvlietim man vieslai komentārs. Kādreiz viena lasītāja, kas iegādāsies manu daudz grāmatas, teica tā. Jā, ļoti jau tās dzējas jums ir labas, bet tās visas ir tik personiskas. Es viņai teicu, es priecājos, ka viņas ir personiskas, jo tiešām tikai savu acīm cilvēku, savu personu var kaut ko pateikt, jo tad jau tas viss vienāds. Un tomēr, respektējot viņu, es šajā krājumā ieliku vienu tādu, es teikšu, tā ir labās vēsts dzīvolis, tas ir. Tā ir evanģelizācijas vēsts. Dievs runā ar tevi, tātad tas ir arī jums, Dievs runā ar jums, šis dzīvolis. Dievs runā ar tevi no madarām pļavām, no pīpenēm baltām, tev silts maida. Dievs runā ar tevi sirds valodā tavā, lai ieklausies viņā, ik brīdi Dievs gaida. Dievs runā ar tevi no šaucošiem siriem, no jūras bangām un kāju klaigām. Dievs skatās uz tevi no mākoņiem baltiem, ar saulainām acīm, tik siltām un maigām. Dievs runā ar tevi no briestošām druvām, no tūkstošiem plašiem un kalnu grēdām. Dievs runā no zemēm tālām un tuvām, no puteņu, vējiem un spānu putnu vēdām. Dievs runā ar tevi no cilvēku sirdī, no viņu acīm, bēdām un priekiem.
Dievs gaida, lai ieklausies viņā un dzirdi, lai atbrīvots tiec tu no pasaules nietiem. Dievs runā ar tevi un sirdi tev glāsta. Ar vēja šalkām un putnu dziesmām Dievs vēlas, lai ieklausies, ko viņš tev stāsta, jo grib tevi vadīt un sargāt no briesmām. Dievs runāja brīdi sirds valodā tavā, no debesu āres un zemes dzīlēm. Dievs runā no saules un naktīs no zvaigznēm un gaida, lai ielaitu viņu sirdīs savā. Dievs runā un gaida, lai smeltos tu spēku, sev dvēselē vienīgi no Dieva vārda, jo tikai ar Dievu sirds uzvarēs grēku, kas dzīvību nokauj un dvēseli ārda. Labāk kaut vienām pret pasauli stāties, nekā Dievs vienīgais stājas pret tevi. Bez Dieva nespēja tev dvēsele glābties, tāpēc Dievs runās, lai glābtu viņš tevi. Un nākošais rasas lāses. Es rasas lāses Dieva sirdī redzu, kā pēles skaistas, vizošas un zvīļas. Pār smilgu skarām savas rokas sedzu, šīs lāses man un Dievām dārgas mīļas. Es vēja šalkās dzirdu Dievu balsi, kā ēģelis no tālās debesāras. Vējš smilgās dejo eleģisku valsi, un man viņas galvas lido zaļas pāres. Es saules starā jūtu Dieva glāstu, no savas sirds, ko Dievs man sūta. Es pateicībā debes tēvam stāstu par mīlestību, kas no viņa gūta. Es putnu dziesmā dzirdu Dievu prieku, kas skan man dvēselē tik dzīdri, svēti. Pie smilgu skarām savas rokas lieku, un kā ziediem, kas ir Dievam izaudzēti. Kā prieka asaras no Dieva vaida, krīt rasas piliem uz manas saujas. Un vēja glāsts kā Dieva elpa maiga, kā apstāviens ap manu galvu pļaujas. Kā rasas lāsēs, mazās mildas skarā, un vēja šalkās katrā koka zarā, kā katrā siltā saules glāzta starp. Tā mājo Dievs man dvēselē un garā. Kungs uzliec. Kungs uzliec savas rokas man uz pleca, lai jūtu, ka tu blakus esi gan. Kad iet būs grūtāk, sirds kļūs veca, lai jāmeklē nav spieķis man. Kungs uzliec savu roku man uz krūtīm, lai sirds no tavas rokas spēku būs. Ja trūks man spēka, paliks grūti, lai sirds var tavu spēku just. Kungs uzliec savu roku man uz vaiga, lai jūtu silts, cik tavas rokas glāstas. Kad šaubas māks, nāk stunda vaiga. No tava glāsta būšu stiprināts. No tavas rokas izplūs spēka straumes, kas stiprina un ļauj man taisnām iet. Bez tava spēka nebūtu man drosmes uz priekšu iet, līdz saule riet. Kungs, turi mani cieši sev pie rokas, lai nekad neuztos es pamests viens. Tik tad es drošs un arī darbi sokas, kad cieši tavs stiprais apskāviens. Pēdas. Ar saviem soļiem es atstāju pēdas uz šīs zemes un cilvēku sirdīs.
Pārējot tuksnešus un kalndrēdas, aiz sevis vienmēr cilvēki atstāja pēdas. Ar saviem soļiem es atstāju pēdas, savā dzimtajā zemē un mājās, cilvēku sirdīs, priekos un bēdās, brūces un rētas, pats savās kājās. Ar savām domām es atstāju pēdas, ieminu dvēselē sāpes vai prieku. Pašām būs jāatbild, kur soļus lieku vai paceļu cilvēkus bēdās. Ar saviem vārdiem es atstāju pēdas, naidā un mīla, laikā un telpā, prieku vai asaras dvēseles elpā, savas sirds mājoklī, Dievam vien celtā. Ar saviem darbiem es atstāju pēdas, visur, kur pielieku, rokas es savas, visur, kur ejam, ar savām kājām, ieliekam pamats mūžības mājām. Ar saviem soļiem mēs atstājam pēdas, dzimtenes pļavās, mežos un druvās. Ar savām domām sirdīs mums tuvās, ar katru vārdu Dievs debesīs tavās. Viss piepildīts. Zinu, tu visu man piedevis esi, no manis noņems grēku nastu, savās brūcēs pie krusta to nesi, lai es mūžīgo dzīvību rastu. Tikai tāpēc pie krusta tu mīli, šodien es dzīvot mierīgs te varu. Tikai tu, kungs, vienīgais zini, kāpēc tevi man mūžu tik garu. Tēvam tu atdevi garu savu, kad mirstot viss piepildīts teici. Klusējot, lūkšanā noliecu galvu, saņemot mūžīgās dzīvības balvu. Kungs, tevi slavēt un godināt piecos, pie krusta lūkšanās zemēs liecos, ceļos nometies pie tevis slīkstu, savu tevi pie tēva griezties nodrīkstu. Klusējot noliecu lūkšanā galvu, pie tavām naglām saudūtām kājām, tavu mūžīgās dzīvības balvu ņemšos līdzi pie tevis uz mājām. Zem debesīm svētām. Zem debesīm svētām un mākoņiem baltiem, Dievs paceltām rokām, mēs pielūdzam tevi par daudzām tautām un sirdīm tik saltām. Zem debesīm svētām te mīt mana tauta, daudz gadsimtos cirstām, brūcēm un rētām. Daudz karos tā tauta zem debesīm svētām. No debesīm svētām par laukiem un stiliem, par zemnieku sētām un ezeriem ziliem, es lūdzu Dievs pārklāj savu vareno roku. Zem debesīm svētām, zem saules un zvaigznēm, mēs pielūdzam tevi ar paceltām rokām. No zemes, ko devi, zem debesīm svētām. No sirds. Ar zemi šo piedzīvis sastapos, ar zemi, ko sirds par dzimteni sauc, vienalga, kur esmu, kur atrastos, sirds vienmēr pie dzimtās Latvijas trauc. Pie vidzemes pakalniem augstajiem, kur gauja caur siliem uz jūru plūst, pie zemgales tīrumiem plašajiem, kur veldzi zeme no lielupes gūst, pie Latgales ezeriem zilajiem, kur mākoņu kalns, Daugavai rokas liedz, pie Kurzemes jūrmās smiltājiem, kur kājas mēs viņiem lidojot kliedz. No sirds šajā brīdī es priecājos, ka varu būt Tēvzemē kopā ar jums. No visas sirds Dievam es pateicos, ka Kristus šai brīdī ir kopā ar mums.
Šos brīžus es glabāšu dvēselē daudz spožāk par zvaigznēm naktīs, kad mirdz. Kad būšu pie Kristus es aizsaulē, par dienu šo tēvam pateiksies sirds. Kā lai jums pasaku paldies? Kā lai jums pasaku paldies? Tā patiesi mīļi no sirds. Tā klusi un vienkārši paliks, kas dziļi man sirdī ir tvirts. Tā klusi kā bites dod ziedus, kad nektāru saldotās sūds. Zinu bites, ka zieds vienmēr atdos, tām visu no zieda, ko lūdz. Tik siltu un glāstošu mīļu, kā smaržu no ievām, kas plūst. Tik valgu, tik mirdzošu zvīļu, kas prieka asarās žūst. Zinu, ka negaidāt vārdus, tie lieki, ja dāsna ir sirds. Lai vārdus teiktu, es kādus, tie silti jums acīs jau mirdz. Un kā pēdējo, Dievs, paldies Tev saku. Dievs, veltīju es Tev šo dzēju, lai vienam Tev tā slava teic. Ar Tevi katru dienu es eju, sirds katru rītu Tevi kungs sveic. Sirds katru rītu Tevi pielūdz, un dvēseli Tev godu dod. Un dzējas dienām Tevi ielūdz, lai sirds manu veldzi Tevi rod. Dievs slavu teic Tev sirds ik vārdā, kas savam godam dziesmās skan. Ikdienu Tu par mani gādā, lai žēlstības laiks ir man. Tēvs, pateicos par katru vārdu, sirds Tevi godina un teic. Tu mani saudzē kop kā strādu, un mani sargāt neizbeidz. Kamēr šeit pasaulē es esmu, no sirds Tev kalpošu ar vienu. Par katru vārdu, dzēju dziesmu, Dievs, paldies saku Tev tik vien. Paldies, ka Tavs mīl. Viņa varbūt kādu dzīvot, kā man patstītā. Es gan domāju, ka jāsveic ir autori. Tā būs pareizi. Autorā būs savs. Es gribu sveikt autoru tādiem pašas atcerētiem vārdiem. Cik tev Edvīna ir dzējoļi, vai es saskaitīju? Nu, nē, Man uzreiz iešāvās tāds dzējoļis prātā. Panti mērām, ka simtos, nemanu, ka dzēnieks rimtos. Mīla tā kā liela ceļš gara, tevi rakstoši tā dara. Lielam cilvēkam par lielu cilvēku.
ieraudzījām tās mājas, kas mums ir kopējas mājas, vai ne? Arī tur es esmu nonākusi, tāpēc, ka tas ir mans aicinājums, un es vēlos tur būt, tur, kur jūs esat. Tas ir sociāls aprūpas centrs Zemgalē, jā. Jā, un es nezināju, iepazinos, ka tur ir tik daudz jauki cilvēki, tik talantīgi, un jā, man likās, ja man saka meitenīt, es neesmu meitenīt. Jā, un tad, kad es iepazinu to dzīvi, visu tās lietas, kas notiek tur, un kāds notiek, kā Roģers Kūns to visu tur dara, man likās, ka man tas ir vienkārši, bez gala vienkārši. Un tad es pēkšņi sapratu, ka tas ir bez gala grūti, bez gala sarežģīti, jā. Un kad es to, ko man likās, kas tad to nevar izdarīt, patiesībā tā nav, tāpēc, ka tā ir tāda vēsela, tā katra cilvēka vēsela. Un es varētu teikt tā, ka es es mēnesi tikai strādāju, bet to dvēseli atradus, teiksim, tāds ar jums, vienkārši tā varētu teikt. Man ir prieks kopā būt ar jums šodien, un tad, es tad tā, nacionālā, es pats ir plaši pēc dienu, tādā kontekstā. Paldies jums par jauko vakaru. Paldies jums. Ko teikt, jāsaka klīt, vai ne? Un pēc tam varēs izrunāties skaļi. Šīs zemes nav nejaušas. Arī jūs neesat nejauši. Jūs notiek savā laikā. Paldies. Tad man arī jāsaka, kur mēs iepazināmies. Rododendru dārzā to pavasaru. Tur bija dzējas pasākums, un tur es vienam iepazinu. Nopirku grāmatu un viņu izlasīju vienā stiepienā. Reti gadās tādu grāmatu turēt rokā un lasīt, ka viss ir patīkami. Ir dažādas grāmatas, ir tādas, ko grūti palasīt, ko jānoliek malā. Tad jūsējā ir īpaša grāmata. Paldies jums par to. Brīnos, kur jums pietiek tik daudz mīlestības, Dieva svētības. Es arī rakstu par Dieva dāvanā, par visu to un par cietināšanu, visu to. Te ir īpaša grāmata, gudrības vārds. Te ir vēstījumi, diskas arī. Ne ziedi paprasījās, bet paprasījās. Ir arī Dievmātes vēstījums. Te ir Jēzus vēstījumi. Arī citi ir. Un šis ir 5. Pēdējās 2 jaunākās ir ļoti mazas grāmatiņas, jo te ir tikai vasaras vēstījumi, Jāņu vēstījumi. Šie vēstījumi nav Jāņos un Ziemassvētkos. Pirmās 3 ir biezas grāmatas. Tā ir izdevniecība savu bitnēm. Ja jums tas interesē, jūs to varat atrast. Paldies. Tas izvēlējās ziedu vietā un katru dienu ziedē. Paldies, Edvīna. No tādas sirds pildības, ko mēs šeit dzirdam, tas ir neaprakstām. Tas vēl zem vēsteli un sirdi. To, ko pats, man liekas, cilvēks izdzīvojas un kas viņa sirdī tikai to var pateikt. Lai Dievs jūs sveitī, lai vēl daudz. Es tā lasu vienā dienā. Tāds dzējolis, domāju, kur tik daudz var nākt, bet, tas nāk no augšienes un lai vēl to daudz.
par jūsu dzīvi bagāto. Dodiet mums Latvijai daudz tādu cilvēku, kā jūs esat. Paldies! Varbūt tiešām mācīties atbildēs. Labvakar, es neredzēju, ka ienācāt. Kolēģi, es varu sākt šo vakaru. Ir jau tik daudz skaistu vārdu pateikts un nevienreiz vien. Es jums vēlu ļoti labu veselību, fizisku un garīgu spēku, kurš nāk augšu. Un es jums dāvinu no iepriekšējā pasākuma dāvanu. Tas ir disks. Jā. Paldies. Tātad no Vilām Es nebūs jāsaka man paldies. Paldies tagad. Es jūtu, kamēr jūs stiprināties, man te vēl visu paņemt. Man vērtīgi par vienu citu tēmu. Mani mīļākie ziedi ir virši. Virši, kas zied arī šeit, apkārt, manas tagadējās mājvietas, Zemgales silos. Virši, kas zied, kad es daudz gadus braucu no tālās Alūksnes puses, no Ziemeļiem uz Rīgu, kur tur nostrādāju skolotāju, pēc tam apēs 17 gadus, vispār Alūksnes rajonā 23 gadus. Un lūk, šis tālais ceļš, šī Vidzemes šoseja, toreiz sauca Rīgas Pleskavas šoseja, visu laiku tieši pilna ar viršiem, tur ir tik daudz silu malās, jau no Smiltenes sākoties, jau no Grunzāles, un pat tālāk no Alpes jau, vai ne? Un tā tālāk līdz pašai Rīgai, līdz Rīgas pievārtei, visu laiku ceļmalās ir virši. Šajā grāmatiņā ir šeit arī par to dzēja, ir arī speciāli Indāres, Anitas divi leznojumi par viršiem, kā autobusu skrien gar viršu mežiem un par viršu takām staigām. Un viršiem ir daudz. Šeit ir arī mans pirmais dzējoļu krājums, ko vēl drusku palaidojam, ceļmalas virši. Un tur ir daudz dzējas par viršiem. Un lūk, arī šajā grāmatiņā ir daži dzējas par viršiem, un viens tāds man ienāca prātā, un es tieši šodien nedomājos, ka es izprezentēšu un jums nolasīšu. Aizplūst gadi viršu liesmās, viršu ziedos degunu kvēl, izskan dienas, viršu dziesmās, sirds dziedāt vēl un vēl. Mana viršu uguns dziesma, apes silu viršos skan, zilis sārtā viršu liesma, sirdī paliks mīļa man. Viršu ziedus sārti zvīļos, vaidavā par sevi sedz, viršu ziedus man tik mīļos, upes straumē sirds man redz. Viršu ziedi debes zilgi, rudens liesmās, deguni kvēl, cik vēl ilgi virši ziedēs, sirds grib ziedē vēl un vēl. Zied vēl virši, laiks ir silts, dvēsele man līdzi zied, dienas gaist un birst kā smilts, līdzi viršiem vīst un iet. Mana viršu mūža dziesma, viršu ziedos degun kvēl, sadeg gadi viršu liesmās, sirdi kvēlot vēl un vēl. Kā ozola dzimtā zemē stāvi kaut stipras vētras pārgrāžas, lai galotnē deg saules gaisma un putni zaros skandē dziesmu. Tu nedrīkst no vējiem lieties kaut zeme tev zem saknēm liecas, tev vajag saulē pretīm smieties, lai katrs zars pret gaismu piecas. Tev dzimtā zeme saknes veldzē, no kuras spēks tev zaros rodas, klau dzēves kliedz, tik skumji smeldzoši, ka tās uz svešām zemēm dodas. Tev stipri šajā zemē jāstāv, gan vasarā, gan ziemas salā, lai latvietis te zeļu pastāv, lai neklīst neviens svešā malā. Vai arī tu kā ozols stāvi, gan negaisos un stundās bargās, vai vējiem saliekt sevi ļāvi, kas dzimteni par tevi sargās? Vēlāk varbūt. Rūpīgi.
es dažreiz saku izšķērdējis, tā nevajadzētu uzrakstīt. Tur kaut bija slavu lielajam Staļinam mūsu tētiņam, es neatceros kā. Es neatceros būti. Nu, un tā gāja laiks, vai ne? Un tad man toreiz bija tāds laikraksts Pionieris. Tā vēl bija tāda agrātāla bēdība, kopš te apzinos. Un Pionieris strādāja par literārās daļas vadītāju. Viņa jau tagad ir ne mums, pie mums vairs. Vizma Bešvica, jūs ir dzirdējuši? Liela dzēme. Toreiz viņa bija 18 gadiņi, man bija 15. Un es braucu uz Pionieru no Īrciema, kur bija tāda maza būdiņa manai tantiņai, kas man pieņēma Rīgā, kad es aizbēgu no laukiem, viens paliks pasaulē. Un lūk, viņa mani mācīja toreiz pareizi rakstīt dzēju. Es rakstīju stāstu par karu, es biju karabērns. Un daudz ko viņa man iemācīja. Viņa man iemācīja vienu patiesību. Nekad neraksti par to, ko tu nepazīsti, ko tu neesi pārdzīvojis un ko tu nevari pateikt pats no sevis. Lūk, šo patiesību man iemācīja. Tālāk nāca vidusskola, kura bija jābeidz 4 gados, tur nekas neiznāca, laika nebija, kaut ar literatūras skolotāji bija arī pati ļoti ārkārtīgi dzeju mīloša, vai ne, un es rakstīju domrakstus veselu burtnīcu, un viņi man lika tikai 5, bet angļu valodā arī lika 5. Un es nevarēju konkursā, toreiz man ņēma armijā jau, un armijā bija 5 gadi vai 4, kas zina, kur es būtu palicis vai būtu atgriezies, un es ar visiem spēkiem centos tikt universitātē, no kuras neņēma nevienu armijā, tur bija kara katedra. Un rezultātā es jau toreiz, vai ne, iestājoties augstskolā, arī domāju, ka es studēšu filoloģiju, neiznāca, bet es studēju vēsturi. Un 4. stāvā bija mūsu autorijas Sliņinēlā 32, tagad ir Brīvības ielā, tur pie Sarts apakšā, un 2. stāvā bija filoloģijas fakultāte. Un tajā mācījās tajā laikā Ojārs Vācietis, Imants Lasmanis, tāpat tās Vizma Bešvica nebija vairs, bet tur bija arī Harijs Kēslers, Harijs Gāliņš, Jānis Plotnieks, Sirmais Imants, Auzīš, daudz citi, Osmanis, visi tie, kas kļuva par ārkārtīgi lielu dzēnieku plejādi. Un es faktiski ar abām kājām biju tajā 2. stāvā, jo visu brīvo laiku, visas pasākumus universitātē es pavadīju kopā ar viņiem, un tā man ieteica Ojārs Vācietis Raknieks saimnieks semināros, Grīvulis lasīt manus darbus sāka, tas teica, ka nav kulminācija, labi stāsti, ka jau rūpturīts, tev jārakstījās, un tā studiju laikā es rakstīju stāstus arī konkursā lielajā uzvaru universitāte 2. vietā dabūju tāds Aivars Freimanis, viņš galvenokārt ar filmēšanu nodarbojās. Viņš rakstīja stāstu, un es dabūju 2. vietu no vairāk kā 200 tur toreiz stāstiem. Stāstu ir ļoti grūti, un es to stāstu kā pie konkursu. Un tālāk tas visi gāja skaisti, ar Evaldu Vilku iepazinos, vai ne, biju tu daudz ar Zigmundu Cielavu, kas toreiz sāka rakstīt, pat viņu mēs kritizējam, un tāpat ar Putniņu dramaturgu, kas toreiz tikko sāka rakstīt, un Grīvulis teica, tev pat nav rokturīts, Jansonam ir jau rokturīts, lai sāktu rakstīt. Bet tad es aizgāju uz Ziemeru skolu par skolotāju, un ziniet, skolotājs paņēma visu mani, darbs ar cilvēkiem, bērniem, un ja es kā darbu, tad daru viņu ar sirdi. Un tā es visus savus skolotāju darba gadus neuzrakstīju gandrīz nevienu dzējoli. Izņemot tad, kad es nevaru teikt nelaimīgi iemīlējos, jo visas mīlestības ir laimīgas, ja tā ir mīlestība. Un tad, lūk, tas bija kaut kur, ka man bija 25-6 gadi, kad daudz kas bruka un juka, un ka es patiesi biju iemīlējies, tad, lūk, es uzrakstīju dažas mīlestības dzējoļus. Un šo dzējoļus es saglabāju, un tā kā man jau bija jāiet aizsaulē ar vēzi un daudzām slimībām, es tomēr paņēmu līdzi uz pansionātu viņus. Un Dievs man dziedināja, tas ir cits stāsts. Un rezultātā, pirms kādiem 2,5 gadiem, 3, es sāku to mapīti skatīties, vecos vākus. Tur kā uz 15, 20 atradu, vai man vismaz jāapkopo ir. Kaut kā es jau iemācījos uz datoru rakstīt un tā tālāk, un apkopoju. Un tā sākās 2010. gadā, un tā gāja uz priekšu, tad es lūdzu Dievu, kā lai es grāmatiņu varētu iespiest. Bet Dievs sūtīja Aditu, un tā parādījās man pirmais dzējoļu krājums. Tā es rakstu faktiski tā īsti no 2010. gada līdz šī brīdim. Šī grāmatiņa ir radusies tikai šeit dzējoļi šā gada. Tātad būtībā 2020. gada dzējoļi. Un tagad veidojās 6. krājums, kurā jau ir 27 dzējoļi. Nu tā, un arī turpinājās šis grēka maratons.
un ieties uz priekšu, jo tagad manas grāmatas var parādīties vispiestiestas. Un atkal pateicoties Dievam, kas uzmēgā sirdi un tad tas notiekās. Nu, tas tāds īsumās autora biogrāfiskais stāsts, ja varētu teikt. Īsāk šeit varbūt garāks stāsts šajā grāmatiņā, te ir 21 lapuse. Mēs jau teiktu un pateiktos automai, kas būtībā ir gan mana bibliogrāfija, gan mana biogrāfija, viņa visas manas grāmatas ir rediģējusi, koriģējusi un visu lasījusi, palīdzējusi man daudz ko. No manas studiem pārrakstīt un tā tālāk. Viņš te var dzīvot. Tā kā Dievs piesūta cilvēkus, vai ne, kas palīdz, kas ceļ un kas visas grūtības palīdz pārvarēt. Es ļoti pateicos arī Ausmai. Paldies. Nu, tā ir tāda īsta biogrāfija, kāpēc es tā rakstu un kā tas atskatās. Jūs apmierināti, ja? Dzīvi komponēs. Tas bija tā, lai apēja pie Vaidavas, man pa Vaidavu daudz, tā ir upe Vaidava. Tā nav tā Vaidava, kas ir pie Valmieras tur vai ne uz Rubenes pusi. Tā ir lielā Vaidava, kas ir uz Melnupi un no Melnupes uz jūru. Viņa galvenokārt plūs gar Alūtas pusi, gar Alstrikiem un citām vietām Karvaļu, tur cauri apēja viņiem un tālāk uz Jaunrozu, uz Igauniju un Melnupi tālāk tā lielā plūst uz jūru. Tā ir tā Vaidava, kas rapa plūst. Un lūk, tur bija tā, kaut kur 70. gados es neatceros tieši kurā apēja tai mazajai pilsētiņai, kas nav veca, viņai 1928. gadā tikai pilsēta tiesības piešķirtas. Un tad viņa svinēja kaut kādu jubileju. Un man bija aprisnīt skolā tā, ka visur, kur gāja dzimšanas dienās, kad nāca jaungada eglīte, tad sala tētīm bija jādod pa visām klasēm nesapīgos saraksts. Un tā man iedeva, uztaisi visiem par katru klasi, par tiem nesapīgiem, par tiem šaklējiem, un tad par garu rulli es rakstīju visas tās rīmes, koreiz tā es saucu, vai ne, es rakstīju, vai ne. Nu, tad tā apēja nāca tā dzimšanas diena jubileja, un man saka tā direktore, dzirdi, nu kaut kas būtu jādara tev, un varbūt kādu, tiešām dzejoli vai ko, vai kultūras namā vajadzēs lasīt. Un tajā laikā bija atnācis uz aplitāts jauns diriģents Aivars Jansons. Tā viņš ir slavens komponists, es viņu atradu. Un kopā ar viņu es uzrakstīju vārdus divām dziesmām, mēs sadarbojamies. Apēja un pie Vaidavas. Un šī dziesma Apēja kļuva par himnu, tā bija pirmā mana no maniem dzējoļiem dziesma, un pie Vaidavas to arī dziedāja. Toreiz dziedāja viena no manas klases, 11. klases audzekne un kultūras nama direktors. Ļoti skaistā tādā duētā atceros. Nu, brīnišķīgi iznāca šis vakars, šis saprast jubilejas vakars. Nu, tā tas palikās. Un lūk, šeit tagad, pirms gada vairāk pusotra, man atraksta internetā, kad mēs esam 3 jūsu dzējoļu dziesmās pārveidojuši. Tā izrādās ir Ogres slavēšanas grupa no draudzes, laikam nemaldos Spēka vārds vai vārds Spēks, neatceros, kur mācītājs Ginko strādā. Un lūk, viņa man tā rakstājies piķere, kas tur ir slavēšanas vadītāja. Kā mēs varētu aizbraukt pie jums šīs dziesmiņas nodziedāt? Nu tā mēs sarkni pagāja gads, un pagājušā gada vasarā atbrauca viņi šeit. Visa šī grupiņa, 3 dziedātājas, plus klāt arī mācītāji, un noturējām mums pansionātā zālē lielajā veselu Vilkokoju. Un šī dziesmiņa dziedāja. Tālūk šī Anita Brīdaka, kas viņiem ir muzikālā vadītāja, ir sakomponējusi par mani, no maniem dziediem 18 dziesmas. Šeit ir iekšā viņas 14 dziesmas. Tālāk kādā nejaušā saskarē ar Hadiju Madzuli, kas mums pansionātā dziedāja pagājušajā gada Ziemassvētkos. Mēs saskarējamies un viņš komponēja dziesmu Kājas. Tālāk Iveta Gaile, kas vadīja manu iepriekšējo Sirdnieks Mīļie prezentāciju, viņa uzrakstīja pasniegoto taku, sakomponēja vārdus. Tālāk tur vēl ir arī viņas viens vadītājs, tāds Ilīns Anatolijs, kas arī sakomponēja dziesmu.
Izrādās, ka tagad, kad notiksies prezentācija 2. decembrī Latvijas Divības namā, tur vēl ir Rīgas kristīgo senioru kora diriģenti sakomponējusi Date Freivalde divas dziesmas. Tā ir, šī ir Date Freivalde, es saprotu. Tā ir, ja pareizi jūs apspriedāt, ja? Paldies, Dārcija, ka vēl nāk klāt, šeit tās nav iekšā, vai ne? Un es, ko ar to gribu teikt, tādā veidā, un vēl par daudziem citiem var minēt, 7 šeit, vai ne? Vēl komponē Ojārs Ulmanis Saldū, ir tāda šeit, ir tāda dzējoša šeit, Naktscelēģi, varbūt es jums to nolasīšu. Un tādā veidā, redziet, caur grāmatiņām, caur cilvēkiem, caur internetu, vai ne, šīs dziesmies iziet tautā. Es ļoti pateicos šī kora diriģentē, kad arī caur, laikiem jau šeit nav šeit aina, ja? Caur viņu, kas mums bija iepriekšējā prezentācija Rīgā Vīlanas draudzē, Lielajā Baznīcā. Un tur būk atnāca un mani saveda kopā šī kora diriģenti. Un tā ir tagad gatavojoties, es uzzināju pēc interneta rakstītā, ka arī viņai ir sakomponējusi, jūs arī šeit zem debesīm svētām vēl kaut kas tur bija, vai ne? Lūk, tādā veidā tās dziesmas veidojušās. Jā, Ingūna Lipska, jūs mūsu paši Ozolniekos 3 dziesmas sakomponējusi. Arī gadījās nejauši, pagājušā gadā bija februārī šeit ekonomikas fakultātes zālē bija reģiona dzejnieku vakars, ko organizēja Rasma Utāne, un tur gadījās tā, vai ne, kad arī kaut kā viss tur tā nejauši iepazīšanās, un Ingūna Lipska bija tur, kas dziedāja ļoti skaisti un spēlēja, un viņi man atveda mājās uz pansionātu vēlāk. Un man bija līdz grāmatiņa gar acīm, kurā ir visi mani kristīgie dejoļi, kaut kur 149 līdz pagājušā gada augustam, un tur vēl daudz kas cits ir. Un es viņai šo grāmatiņu uzdāvināju, un rezultātā viņa ir sakomponējusi 3 dziesmas. Nu, lūk, tādā veidā atkal es jums teikšu tā, ka Dievam nekas nav neiespējams, visu veido, saved kopā, organizē, un to dara tikai un vienīgi tas kungs. Un tā tas notiekās. Un es ceru, ka nākošā dzēļa krājumā, kas, es domāju, es veltīju, ja Dievs dos uz nākošo savu 80. jubilejas gadu, tas ir 28. aprīlis nākošais gads, kad būs 6. krājums, tad tā atkal būs kādas 10 vai 15 dziesmas. Šeit ir 23. Ar visām notīm, tā kā glīti var spēlēt un lasīt. Kaut tu dzīvo 100 gadus? To jāsaka tā, tu saki, jūs sakiet, bet es nezinu tādā bija, tu saki to, bet es nezinu. Es jau vēlētos vēl vairāk pat. Es jau kungam prasu, Hiskijam tu tevi 15, nu dodies man 10, lai es varētu pabeigt tās ieceres, kuras pašreiz es iecerēju. To lielo autobiogrāfisko eposu 10 grāmatās, vai ne, ir tikai pašreiz 2, 3 rakstu. Redziet, daudz vēl ir, bet, nu, tas vēl neatkarās no manis, man jau ne pēdējī dienu, ne māzēs nezinu. Lai jūsu vārdi, kā saka, tauta Dieva ausī. Paldies. Skolotājs, es tev gribu apsolot. Jūs ziniet, es pazīstu 30 gadiem bija 10 gadi. Un es redzēju brīnumu. Tas ir 10 gadu atpakaļ. Viņš teica, ka dzejnieks, ka viņš bija slims ar vēzi. Un vēl citā vainā. Visu vainā. Un ja jūs iedomāties, tas ir 10 gadu atpakaļ. Viņš bija vecāks par 20 gadiem. Tas bija, es nezinu, man liekas, viņš arī bija zem ar kalgumā. Bija ļoti. Jūs sakautis, kur ir 54 kilogrami, tagad man ir 79, a daudz jau ir. Un tagad Krievi ir tas teiciens, mačišistva, tas ir, nu kāda, kā lai pateikt latviski, tas ir puičiskums. Tavu tagad. Nu, tas ir īsti, tas mačišistva, viņam nav miera. Dzīvpriecīgs? Jā, viņš dzīvpriecīgs. Tā kā skolotājs, viņš man mācīja vēsturi, iztīgam mācībā. Kā skolotājs viņš ir perfekts. Pat, ja negrib, iemācīties, iemācīt. Nu, un vēl saka, nu tas ir brīnums, un es savā mūžā esmu redzējis brīnumu. Un tas ir tas brīnums, bet tas ir patiešām, un no kurienes tas brīnums nāk, mēs visi zinām, tas ir tikai pateicoties Dievam. Tā kā, lai Dievs jums dod daudz gadus. Dievam nekas nav neiespējams. Un mana jaunība atjaunots kā ēst. Tā ir. Paldies. Man tas ir solis ceres.
Nē, visu man Dievs ir devis, bet dziedāt, ka bija tāds darbs, tur jāraksta, kad es tur mācījos tai kristīgā skolā par dziesmām un par mūziku drausmīgu darbs. Un rezultātā es pat tur dzēju, Dievs māca man dziedāt, dod man balsi, bet nedod. Par daudz jau nevar dot vienam par. Un tā es gan uzrakstīju to darbu, briesmīgi ilgi rakstīju ar rokām, es to nemācīju datoru un pat ielika man izcili, bet dziedāt es tā joprojām neesmu iemācījies. Es korī netiku ņemts, kad es skolā gāju, tikai rūs un sajauc visiem balsis. Un tā rezultātā, tā man nav. Tad, kad dzied visi, arī kā atnāk mums mācītāji un tā pansionātā, es klusēju, daži skatās kā tā, nedzied vai ne, studenti runā, bet nedzied. Es nevaru un neprotu dziedāt. Es nevaru melodiju noturēt, un man nav dziedāmā rīka, ja varētu tā teikt kā tā. Nē, nu, muļķības. Valsts jums ir fantastiski. Jā, nu, bet korī, kad es gribēju iestāties arī vidusskolā, man neņēma teica, tu jau tikai sajautus ir balsts. Es nezinātu nekas, nu nekā. Atnācu te uz pansionātu, es nemācēju neko no datora, es vispār nezināju, kā viņi ieslēgt, vispār neko nezināju, neko nepratu. Man liekas, ka 20 gadi jau kā jūs pansionātā, ne? Nē, es to atceros to dienu. Tas bija 2001. gadā, 15. oktobrī, kad kastāņiem bija dzeltenas lapas un saules spīdēja pansionātu logos, man ieveda, tāda, kas nevarēja paiet pat kā vairs pansionātā 2001. gadā. Un tad man tajā pat vasarā bija diagnosticējuši reizi un tā tālāk, vispār es vairs nekur nebiju liekams. No Vilstas mani atsūties steigā uz pansionātu, tāpēc, ka šeit Zemgalē ir kapis savi, par zāku maksā, un tā tālāk. Vispār būtībā ātri tika no manis vaļā tiešā ceļā no Elejas mazās limits, kurā būtībā ir viens konvejers, palāta, morga. Un ātri mani atveduši šeit. Un tad es to internetu vispār nesapratu neko no datoriem un tālu gadījās, kad pamazām beidzot te kursi bija kaut kādu. Mani neņēma tajos kursos, jo tos kursos ņēma tikai pirmspensijas vecuma invalīdus ar īpašām vajadzībām. Un tā, kad es pieteikties gribēju, tad teica, ko tad jūs pirmspensijas? Man jau toreiz bija jau 70 kaut kur 3 vai gadi, kāda pirmspensija, nekādā gadījumā. Un tad es vēlreiz rakstīju lūgumu, un tā man atnesa testu. 20 jautājumus no mūsu vietējās Jelgavas pašpārvaldes. Nezinu, kas to bija sastādījis, kā gudrnieks. Nu, bet tik briesmīgi āķīgi jautājumi, tik glupi un tik gudri, nu šausmīgi. Nu, es viņus izpildīju kādās 2 minūtēs un atdevu atpakaļ tai sociālai, kas vairs nestrādā, un viņa aizveda viņiem. Nākošā dienā man pienāca atbildi, ka es esmu uzņēmis pēc kursos. Tā es uz datoru iemācījos rakstīt. Un tā caur datoru, tur ir daudz dažādu cilvēku, tur ir kristieši un puskristieši, nekristieši, tur dažāds, jo, ja, kā rasols tur ir, vai ne? Un tur lūk tādā veidā ar dažādiem cilvēkiem es iepazinos. Un tā kā es sāku arī pansionātā kalpot, sludināt dievvvārdu, tad tur arī es to pašu darīju. Un meklēju šos kristiešus un tā tālāk, un tur ir daudz dažādu stāstu. Pat tagad Liepājā vienā mājā ir baznīca, viņi bija ekstrasensi abi divi. Un lūk, arī caur datoru viņi tikai induzētu vienā gada laikā. Un tā tālāk.